Čau, mani sauc Zigis, CMA Latvija, Kristīgā motociklistu asociācija. Mēs darbojamies 28 pasaules valstīs jau 36 gadus. Aizsākās tas viss Amerikā, un Amerikā patreiz 150,000 mūsu biedri. Otro gadu pēc kārtas, motosezonas atklāšanas ietvaros mums ir iespēja veidot pasākumu ar nosaukumu motociklu sveitīšanu. Pagājušā gadā, redzot šādu uzrakstu, daudziem bija jautājums, kas tāds ir. Gāja garām, fotografēja, uzdeva jautājumus, citi pat prasīja jautājumus, cik tas maksā. Tad šī video materiāla mērķis ir vairāk izskaidrot, ko tas nozīmē motociklu sveitīšana. Pirmām kārtām tas nozīmē, ka mācītāji aizlūgs par to, lai jūsu motocikls braucot pēkšņi ar viņu nenotiek kāds tehnisks negadījums. Otra lieta, par ko mācītāji aizlūdz, ir par to, lai tad, kad jūs braucat, lai jums ir pilnīgi saprotams tas, cik daudz jūs varat uzņemties, lai savaldītu savu motociklu. Lai gala rezultātā jūs nemēģināt vairāk, kā jūs spējat, un arī nenotiek gala rezultātā nelaime. Tad šīs divas lietas. Tā kā pagājušā gadā mēs jau organizējam šādu lietu, mēs esam nofilmējuši, kā mācītāji aizlūdz. Kāds praktiski notiek šis aizlūgums. Nedaudz pastīsimies par to. Taisnība nesīs mieru, taisnīgums dos rāmumu un paļāvību uz visiem ceļiem. Lūksim, kungs Dievs! Sargā un vada viņu izbraukšanu, sargā viņu iebraukšanu, sargā viņus ceļā un izceļā un palīdz viņiem, lai viņi dalās savā priekā un labumā. Dievs kungs, tu esi skolotājs, kas vada pie visas patiesības. Svētī, ka tie, kas šeit priekšā stāv, un ar šiem motocikliem, kas šeit stāv, brauks, lai to darītu prasmīgi, lai ar neapdomīgu braukšanu nenodarītu pāri ne sev, ne citiem. Dievs, es lūdzu par šiem brāļiem, par viņu liecību, dod, ka arī esot starp citiem baikariem, viņi var būt par labu liecību par tevi, Jēzu. Paldies, ka viņi ir tevi piedzīvojuši savā dzīvē. Es lūdzu, Dievs, ka viņi var veidot attiecības ar cilvēkiem, kuri vēl tevi nepazīst un kuri ir tālu no tevis. Arī šogad moto sveitīšanā piedalīsies divi mācītāji. Viens no viņiem Pauls Brūvers. Pagājušajā gadā viņš jau piedalījās pēc šī pasākuma. Vakar ziņās bija raksts par viņu. Padomju laikā viņš darbojas pretošanās kustībā. Šī iemesla dēļ viņu izsūtīja no valsts. Ārvalstīs viņš darbojas Radio Brīvā Eiropa. Kad viņš atbrauc atpakaļ, viņš kļuva par Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskapu. 60 gadu jubilejā viņš saņēma mocu no savas sievas kā dāvanu, kur iepriekš bija nopirkusi mocu, izgājusi tehnisko. Un ikdienā, braucot pa dažādākām baznīcām, viņš arī pārvietojas ar mocu. Kā otrs mācītājs, šogad mums ir pieaicināts Elmārs Pļaviņš. Elmārs 7 gadus ir darbojies Latvijas armijā kā virskapelāns, pirms tam vēl 7 kā kapelāns. 30 reizes viņš ir bijis Irākā un 25 reizes Afganistānā. Iepriekš viņš ir pumpējies pirms savas rokas savainojumu 1000 reizes dienā. Ilgus gadus Latvijas armijas ietvaros viņš ir bijis visaktīvākais cilvēks, kurš ir pumpējies. Tā ka viņš ne tikai lasa Bībeli un stāsta par Dievu, bet viņš ir kopā ar armijniekiem skrien, brauc uz dažādākām vietām un ir līdzās tajās aktivitātēs, kurā ir mūsu Latvijas armija. Patreiz Latvijā mums ir 17,000 motociklu, un līdz 1. aprīlim tikai 1/5 daļa ir derīga tehnisko un apdrošināšana. Mēs ceram, ka šī moto sveitīšana ietekmēs tos, kad būs labāki transporta līdzekļi un braucēji būs daudz apdomīgāki pirms rīkojās ar steidzīgiem lēmumiem. Mēs ceram uz tikšanos motosezonas atklāšanā. Cerams, ka mums būs iespēja arī aizlūgt par jūsu moci. Tad jūs sevi.